Sveicināti, mīļie cilvēki, čigānu cilvēki Latvijā un ārzemēs. Čigānu paradoks. Paradoks ir tāds kā fenomens, kā parādība, kas ir ļoti izplatīts čigānu kultūra vidē, neatkarīgi, kurā novadā tu dzīvo. Saprotams, kad ir mazi bērni vai pusaudži vai jaunieši, ir neloģiskās un mazliet absurdās situācijās, bet ka pieaudzis cilvēks 30 plus un vecāki cilvēki, tie īpaši, kuri nodzīvojuši lielu dzīvi, vēl joprojām turās pie šī te paradoxālās domāšanas. Tas nav veselīgi, tas ir absurdi, muļķīgi, dumi, kā es iepriekš sacīju, un vēl jau vairāk tas ir, ka mēs izskaisam šīs te idejas, un maziem bērniem bērnārs vecmiņā ir jāturpina pieņemt kā patiesību, kā īstenību, tas, ko vecmāmiņa, vectētiņš vai tētis vai mamma vai kāds onkls vai tante ir teicis. Bet patiesībā tā nav patiesība. Es esmu iepriekš ļoti daudz runājis jau par loģikas kļūdām. Un šeit ir tā doma, jo Romu cilvēki ļoti veselīgi domājoši pēc būtības un psiholoģiski ļoti daudziem ir adekvāta dzīve un saprot daudzas lietas, un es nemēģinu arī psiholoģizēt un padarīt viņus citādāks, bet tā veiksma arī savā ziņā ir atkarīga tieši no šī te domāšanas īpatnībām, kā mēs domājam, kā mēs saprotam, kur ir tas pamats visam cilvēku esamībai, dzīves esamībai. Tas ir tas ļoti svarīgi to saprast, kad piemēram, tas paradoks un tā absurdā situācija, kad cilvēks, viņam nav darbs, viņam nav naudiņas, viņš ir nepaēdis, un viņš jūtās ļoti nogurs, un ilgstoties viņš domā, ka nevar šo darbiņu atrast, bet nesaprot to, ka primārā lieta ir paēst un izgulēties, jo tāpēc, kad ķermenī ir svarīga atpūta, svarīgi nodrošināt ar pārtikas ēdienu, lai ķermenis strādā, funkcionē un lai smadzeņu darbība, asinsrite, elpošana spēj gan mobilizēties, gan koncentrēties. Tas absurds ir tāds, ka mēs esam tādā, fizioloģiskajā un veselības ziņā ļoti novājināti, bet mēs nedomājam par to, lai mēs esam pēduši, lai mēs meklētu darbu, kaut kādu haltūriņu un būtu pēduši un būtu izgulējušies. Un attīrīt sabiedrību no neveselīgām kaut kādām lietām,